Čau skatītājiem. Mustangs pabeidzās. Jau ir ar visiem virsbūves numuriem. Es domāju, tie, kas seko man līdzi, tie jau zina. Ir redzējuši visu bildēs. Tātad, kur man jau te fonā var redzēt, jauns dzelzs, cik jauns, 69. gada. Nav jātaisa viss, tur jau var redzēt, ka tur kaut kas jau ir darīts. Drusku tur jāpielabo visādi sīkumi pēc citiem meistariem. Tātad, kā jau teicu, Plymouth Roadrunners, 69. gads. Vispār baigi filmēt šito nebija tā kā plānots. Varbūt kaut kāda ļoti minimāla, bet ko pafilmēšu. Nav īsti tāds baigi nekas daudz ko filmēt. Kā jau es teicu, viņš jau ir iesākts. Nevis iesākts, bet principā jau tur jau 80% ir izdarīti. Man te jāpabeidz dažas lietas. Līdz galam jāstais. Te bija stūris, vēl nebija sataisīts šī daļa. Un te vēl tagad nav sametināts, bet viss ir uztaisīts, tā kā vajag kaut kādas tādas lietiņas tur minimāli jāpielabo te. Te stūris bija jāstais, tur bija sarūsējis galīgi. Kaut kādas jāpielabo, jāpieslīpē. Kaut kādi stūri un tādas lietas. Vislielākais, kas bija, bija spārni priekšējie. Šeit vēl var redzēt, kur ir izrūsējuši caurumi. Te arī stūris. Tur ir viss mala. Arī iekšpuse. Otram man jau te daļai jau sataisījis. Šeit jau arī viss jau bija. Tas metāliskās detaļas tās ir taisīts jauns. Iekšpusē. Arī šeit. Vēl te ir palicis stingrības rība uztaisīt. Jā, te vēl durvis nedaudz. Arī te ir stūri kaut kādi sarūsējuši. Un, principā, šeit vēl arī kaut kāds ir. Nezinu, tur vēl izdomāsim, ko darīt un kā darīt. Tāds viņš te izskatās. Esmu tās visas melnās detaļas, kas ir mainītas, tās ir jaunas. Arī grīda, iekšā ir ielikt jauna, lonžeroni jauni, spārni aizmugurējie jauni. To neesmu darījis, tas jau ir citu meistaru darbs. Vēl te man šitāds te ir ienācis. Tas ir man te sakrāmēts iekšā, viss ir. Tas ir gaz 51. Un te arī izskatās diezgan briesmīgi. Te ir visa grīda sarūsējusi, sliekšņi sarūsējuši. Bet, tas uzbūve kā tāda šim autiņam ir ļoti vienkārši. Tā kā te nekas tāds baigi sarežģīts nav. Viss sarežģītākā lieta ir šeit jumts. Diezgan sliktā stāvoklī, ļoti sliktā stāvoklī. Principā ir doma taisīt viņu jaunu, bet diezgan ilgi laikietilpīgi tas ir. Līdz ar to, mēģināsim kaut kādu varbūt sameklēt labāku kabīnu un to jumtu paņemt no citas. Varbūt, ja kādam ir zināms, kur kaut kāda tāda gaz 51 būda stāv, varbūt var padot ziņu. Jo pagaidām, cik meklējām, nevarēja atrast neko. Jo viņš te ir diezgan slikts, tur iztaisnot viņu būs grūti. Jaunu uztaisīt arī grūti. Tā kā, jā. Te otra pusi arī tev pati, te jau kā jau tajos laikos viss ir vienkārši sametināts. Tas viss ir no
metrinājām vienkārši uztaisīts. Šis viss būs jāgriež nost. Jāslīpē. Un jāskatās, jātais jauns. Jā, nu tāds ievadiņš. Tad turpin skatīties un varbūt uzzinās ko jaunu, pastīsies kā strādāja.
Drop it like this. Let's go! Drop it like this. Spārnus taisu, tikmēr mums te ir ienācis E30 uz kaut kādiem minimāliem darbiņiem, it kā tā no sākuma bija domāts. Bet nu tie minimālie darbiņi izvērtās bišķi vairāk nekā minimālie darbiņi. Tricās kā tāds baigi labs.
Viss smuki un forši. Tas ļoti nav rūsējis. Jā, arī ir, tad kaut kas ir darīts un tās vietas mēs tad bišķi pielabosim. Te ir, kur mainīts. Kaut kāda daļa mainīta no sliekšņa kopā ar arku. Tad mēs kur remonta detaļa jau ir klāt. To gabalu vienkārši tā kā līdz oriģinālajai vietai, kur līdz šeit viņš oriģināli nāk, skupietas spārns. Šeit mēs paņemsim to visu vietu, nomainīsim, tā lai smuki tur izstās. Tur nedaudz kabata apakšā kaut kas jāpadara ir. Un tad te ir problēma šāda. Sapūs tur pie tiem bumperu stiprinājumiem. Tas standarts ir tā arī kaut kas ir darīts jau. Bijis. Šito visu aizmuguri nomainīsim, uzliksim jaunu. Lai tur viss forši ir. Te jau arī ir visi māliņi apūsējuši. Lielākā problēma tad bija šeit, jā, no ārpuses izstījās daudz maz ok, bet, jā, kur te var redzēt. Nekas tur ok, izrādās, ka iekšpā nav. Tur bija aizsmērēts ar mastikām ciet, un tā nemaz nevarēja redzēt. Pirmais, ko ieraudzīja, bija šitas. Ja tur bija laikam nokritis nost, tad sākām pētīt tālāk, un jā, izrādījās, ka tur pusi iekšējā niša vispār nav vairs. Bet tā kopumā pārējais te ir ļoti labi. Tas sliekšņa gals ir ļoti daudziem, kam viņš te ir nopūs nost. Viss šeit, viss ir smuki. Tur mēs bišķi apstrādāsim, notīrīsim, sagruntēsim un liksim apakaļ. Metināsim. Tā vēl viens projekts ir pabeigts, Plimuts ir gatavs. Spārni, kā jau video es pafilmēju tikai vienu spārnu, kā es restaurēju, jo otrs tur nebūtu interesanti. Bez tam, te bija tādas, principā, nekas tāds baigi interesants, bija vienkārši jāpielabo, jānobeidz līdz galam, līdz, tā lai var vest pie krāsotājiem, vai kur viņš tur tagad ies, es īsti nezinu. Tātad, jā, te ir visas šķirbas ir dabūtas, daudz maz. Šis motoru pārsaks, tas ir no stikla šķiedras taisīts, nav oriģinālais. Man bija jāstaisa spārni šeit, tur video varēja jau redzēt, ko es tur darīju. Visas šķirbas ir sadzītas kopā arī šeit augšā. Visur ir apmēram 5,5 līdz 5,2 mm šķirbu platums ir. Liekas padaudz, bet tā man te sanāca.
Mustangam bija nedaudz mazāk, bet un ar, tas laikam kā viņam, bet šeit reāli, ja es būtu redz šo taisījis šaurāku, tad atkal šeit vairs nebūtu, neietu kopā šīs līnijas visas, tā kā tas 5 apmēram tā varētu būt, kad viņam ir no rūpnīcas paredzēts. Tas salaidumi. Šeit ir, jā, tas lukturu vietas viss dabūju piedzīt. Apmēram daudz maz pat bija precīzi, bet, vienalga, nedaudz nācās piestrādāt, jo par cik tās bija oriģinālās, tā sapratu, tad, viņas jau daudz maz plus mīnus derēja, tur rūpnīcā viņi droši vien to būtu vienkārši ielikuši iekšā un viss kārtībā. Es tur bišķi piestrādāju, lai viņas tā kā sajiet. Šeit var redzēt, lai viss ir smuki, visas līnijas sajiet, visas pludlīnijas šeit sajiet. Šeit, lai sajiet viss kopā. Tādu līdz, lai būtu viss smuki. Līnijas šeit arī šķirbs ir sadzīts, jā. Arī šeit ir arī 5 līdz 5,2 mm. Arī otrā pusē. Jā, tur tie apakšējie gali šie jau bija, kad spārnus atved, viņi jau bija uztaisīti. Es tur viņus baigi nepārtaisīju, jo nedaudz, nav viņi tur pilnīgi precīzi, bet tāpat tās nāksies piešpaklēt kaut ko, un tad tur vienkārši sašpaklēs kopā. Te ir stūri, es te dabūju taisīt vaļā, jo apakšā bija sarūsējis. Viss tās šeit ir salaiduma vietas, tās jau ir aizaulotas ciet, tās nefilmēju, kā es tur auvēju. Video jau bija, kur kā auvu uzklāt, priekš kam tas vajadzīgs. Šeit bija, principā, tāda līnija kā salaidums, kur jumts sajiet kopā ar spārnu, bet izdoma tur bija sarūsējis, tas izdomājām taisīt tā, lai nav tā lielā līnija, un tad šeit vienkārši viņi klās virsū kaut kādu speciālu špakteli, kaut ko tādu, kas aizpild tas vietas. Jā, šeit vēl taisīja jaunu šito ūdensreni. To visu taisīja jaunu, jā. Tā bija vispār tur pazudusi, nebija vairāk, jā. Tagad gaidu, kad Plimutu aizvedīs projām, un pēc Plimuta būs arī viens interesants projektiņš to, tad, kad atvedīs, tad jau kaut kad parādīšu atkal, kas te notiksies tālāk. Jā, tad piesako, nospied laiku un gaidi jaunu video. Čau pagaidām.